Labrīt visiem šajā brīnišķīgajā rītā. Prieks jūs visus redzēt šeit, kas esat atnākuši. Tic, ka vēl ir kādi cilvēki, kas ir ceļā, bet jebkurā gadījumā mēs esam šeit sanākuši kopā, lai slavētu, lai pielūgtu un godinātu Jēzus Kristus vārdu un celtu augstāk par visiem vārdiem. Un paldies Dievam par to, ka mums ir šī iespēja, kad mēs varam nākt brīvi. Mēs netiekam par to vajāti, netiekam likt cietumos, bet mēs varam brīvi nākt un ticēt Dievam. Un es domāju, mums par to jābūt pateicīgiem Jēzum Kristum. Tāpēc es aicinu, ka šo dievkalpojumu kopā iesākt, mēs varētu pielūdzot Dievu. Lūksim. Dārgais Jēzus, paldies Tev par šo rītu. Paldies par to, ka Tu mūs mīli, un mēs zinām, ka Tu mūs mīli, un kad Tava žēlstība ir šeit Latvijā, kad mums ir šī brīvība, kad mēs varam nākt brīvi un ticēt brīvi, un paldies Tev par to. Un Jēzus, lūdzu, atver mūsu sirds šajā rītā, kad mēs ar tīrām sirdī varam nākt Tavā priekšā. Un arī tas vārds, kur Tu vēlēs šajā rītā uz mums runāt, Jēzus, lai tas pieskarās mūsu sirdīm, lai tas pārmaina mūsu sirds un mūsu dzīves. Par visu mēs vēlamies, Jēzus, būt Tev pateicīgi, par visu, ko Tu dod, Jēzus. To lūdzamies Tavā vārdā. Āmen. Un'ia gara
Baznīcā šajā rītā. Prieks, ka mēs varam būt kopā. Daži ziņojumi, pirms ejam tālāk dievkalpojumā. Nākošajā nedēļā sāks vasara, tādā nozīmē, ka jūnijas un brīvlaiks bērniem mazākiem un tā. Bet mēs visi gatavojamies vasaras bībeles skolai, un tāpēc ieklausīsimies, kad Modrīta aicinās vēl un vēl nākt talkā. Tā kā lūdzu pieteikties un to darīt, jo tā ir ļoti, ļoti nozīmīga un svarīga kalpošana, kur mēs varam darīt bērniņu labā. Rīt 9:00 no rīta lūkšanas svētbrīdis kā parasti. Otrdien 18:00 mēģinājums vīriem Miervalžu ziemeļu vadībā. Tātad mēs gatavojamies kādai reizei, kad varētu dziedāt. Šobrīd tā plānojas, ka varētu būt jūnija pēdējā svētdiena, 28. jūnijas. Un tādai vienai sadziedāšanai mēs cenšamies tad nākt kopā un kaut ko iemācīties. Tātad visi vīri, kuri vēlās un var un ir spējīgi dziedāt, otrdien 18:00 nāciet uz mēģinājumu. Trešdien 18. lūkšanas, kā parasti, ceturtdien 17:30 bībeles studija, kur studējam atklāsmes grāmatu un ejam uz noslēgumu. Svētdien 10:00 svētdienas skola un 11:00 dievkalpojums. Nākošajā svētdienā ir pirmā svētdiena ar svēto vakarēdienu. Un tā. Tad vēl ir jaunais baptistu vēstnesis, kuru jūs varat dabūt baznīcas aizmugurē. Un, jo īpaši akcents, kā jūs redzēsiet, ir uz dziesmu svētkiem, un arī kongress notiks Cēsīs jūlijā. Tur visi tie datumi un konkrēta informācija ir minēta, tā kā esam aicināti palikt aizlūkšanās par to visu, lai Dievs lieto tās reizes un tos brīžus. Tā kā lūksim par to. Un, protams, lūksim arī paši par sevi, par to, ko paši darām, ko cenšamies darīt. Aicinu turēt ausis, acis un sirdis vaļā, lai mēs būtu atvērti tam, ko Dievs grib darīt un dara arī mūsu draudzē un mūsu pilsētā. Un neviens, kurš patiesi arī cenšas meklēt Dievu vadību, jau nepaliek tāds, kuru Dievs neuzrunāt, vai ne? Dievs uzrunā, aicina, skubina katru dienu, un tā ir brīnišķīga žēlastība. Tā. Tagad mēs varētu lūgt Dievu arī par tiem, kas ir slimi. Nolieksim galvas Dievu priekšā. Kungs, mēs esam šeit, un mēs atzīstam, ir cilvēki, kur nav varējuši būt šeit, un lūdzam Tavu žēlastību viņiem, lūdzam par Ingoldu, kurš jūtas nevesels, dziedina viņu savā žēlastībā, ka viņš atspirkst un var būt atkal kopā ar mums. Tāpat lūdzam arī par Edmundu, kurš pēc operācijas arī atveseļojas un kur arī neiet tik labi un raiti. Tas viss lūdzam dziedina arī viņu, ka viņš var būt vesels. Mēs lūdzam svētī arī Herbertu Ašinu viņa slimībā un vecuma nespēkā, stiprin viņu. Un mēs lūdzam svētī arī Gunvaldi, dziedina viņu, ka viņš var būt vesels, es viņam žēlīgs. Tāpat, kungs, mēs lūdzam svētī arī Hanetu Bumanu, stiprin viņu, ka viņa kļūst ar vien stiprāku, svētī Aigaru Baštiku, paldies par to, ka viņa atvesļošanās kļūst ar vien labāk, lūdzam dziedina viņu, ka viņš var būt pilnīgi vesels atkal. Tāpat tās svētī arī daudz citus, kuri nevar būt kopā ar mums, varbūt slimības dēļ, palīdz, kā arī viņi var paļauties uz Tevi, uzticēties Tev, un paldies, ka Tu atklāji savu žēlastību un palīdzību mums, ja mēs Tev tuvojamies, jo Tu neesi nevienam tālu, kurš Tev meklē un meklē Tev no visas sirds. Kungs, svētī arī šo dievkalpojumu, svētī to mums sludinot vārdu, svētī, ka mēs sadzirdam to, ko Tu gribi sacīt, un Tev mīlam ar savu atsaucību, ar savu paklausību visdažādākos veidos. Uzticamies Tev caur Jēzu Kristu, lai Tava griba notiek. Āmen.
420. dziesma no dziesmu grāmatām 420. Vārds ir kā gaisma ceļā man un kā svece tumsībā. Tavs vārds ir kā gaisma ceļā man un kā svece tumsībā. Un kad bailes māc tālu neredzēts, tomēr tu esi blakus man, un man nav jābīstās, tu esi tuvumā, paliec pie manis vienmēr. Tavs vārds ir kā gaisma ceļā man un kā svece tumsībā. Tavs vārds ir kā gaisma ceļā man un kā svece tumsībā. Neaizmirsīšu, kā mani mīli tu, kā sirds vienmēr mieru jūt. Kungs, Jēzu vadi tu un turi cieši klāt, gribu palikt uzticīgs. Tavs vārds ir kā gaisma ceļā man un kā svece tumsībā. Tavs vārds ir kā gaisma ceļā man un kā svece tumsībā. 761. dziesma no dziesmu grāmatām. Tu redzēji mūsu un uzrunā, tavs skatiens katram ir klāt. Tavs prāts, lai mūsu dzīvei dod, ticībā spēku gūt. Apņem ciešāk, ciešāk, tā lai neviens nespēj šķirt. Apņem ciešāk, ciešāk, dod mums paļauties uz tevi, Kungs. Apskaidro manu dvēseli, tavs gars, lai mani vienmēr. Ļauj, Kungs, tev kalpot ticībā un pazemībā būt. Apņem ciešāk, ciešāk, tā lai neviens nespēj šķirt. Apņem ciešāk, ciešāk, dod mums paļauties uz tevi, Kungs. Apņem ciešāk, ciešāk, tā lai neviens nespēj šķirt. Apņem ciešāk, ciešāk, dod mums paļauties uz tevi, Kungs. Dod mums paļauties uz tevi.
mēs dziedāsim vēl vienu dziesmu, tikai šīs dziesmas laikā mēs saliksim savus ziedojumus Dievam par godu, lai arī finansiāli Dievs var tikt pagodināts un Jēzus Kristus evaņģēlijs var tikt pasludināts gan šeit Liepājā, Latvijā un arī visā pasaulē. Dziesmai skanot. 304. dziesma no dziesmu grāmatām. Aizlūksim Dievu. Tagad, Jēzus, paldies par to, ka Tu mūs svētī un ka Tu mums dod šo iespēju dot arī Tev atpakaļ. Paldies, Jēzus, un kā mēs dziesmā dziedājam, ka tik tiešām Tu mums esi dārgāks par zeltu un sudrabu un to, ko pasaule dod. Un to, ka šis kopā liktais ziedojums var nest Tev godu un gan šeit Liepājā, gan arī visā pasaulē. To, Jēzus, lūdzamies Tavā vārdā. Amen. Šajā brīdī aicinu priekšā sēdēt lūdzu. Šajā brīdī aicinu priekšā bērnus uz svētdienas skolu un modrīt arī tu vari droši nākt un pastāstīt par Bībeles skolu. Un bērni, nāciet lūdzu priekšā. Jāni. Kamēr bērni nāk, es gribu kādu informāciju teikt. Labrīt ikvienam, kurš ir atnācis šajā rītā šeit, šajā dievnamā, un mēs varam būt kopā, slavēt Dievu un darīt vēl kādas lietas, un uz priekšu arī plānot vasaras Bībeles skolu. Šorīt apskatījos abās pusēs uz galdiem aizmugurē. Ir vēl šīs te informācijas lapas lūgums.
Katrs, kad ejiet ārā, paņemiet vismaz vienu vai divas, jo bija sagatavotas tikai 150. Izdaliet lūdzu bērniem, pieteikšanās notiek, bet es nevaru viena izdarīt visus darbus attiecībā uz vasaras bībeles skolu, tad esiet čakli un atbalstiet šo pasākumu, lai bērni var dzirdēt evaņģēliju vēstu arī Liepājā. Noteikti gribu teikt pateicību par jūsu aizlūgšanām, lai vasaras bībeles skola var notikt, un vēl viena liela pateicība ir Dievam, bija uzrakstījusi arī iesniegumu vai lūgumu Liepājas kartona, tas ir Liepājas papīra fabrikai, lai noziedo kartonu, jo tēma ir vasaras bībeles skolai šogad piedzīvojumi Ķīnā, un būs šādas te cepurītes galvā. Un papīra fabrika noziedoja kartonu, lai varam pagatavot šādas te cepurītes. Tā kā atbalsts nāk, bet arī pašiem ir kādas lietas jādara. Es ļoti tiešām aicinu jūs iesaistīties aktīvi. Tas nav daudz, kas no jums, no manis tiek prasīts. Mēs to varam. Vēl tāds lūgums, lūdzu arī turpiniet pieteikt bērnus. Vasaras bībeles skolai vecums ir tātad 7 līdz 12 gadi, bet ja ģimenē ir kādi jaunāki bērni vai arī vecāki, teiksim, vēl līdz 13 gadiem, tad pieņemsim. Jo vecākiem ir varbūt grūtības, nav kur atstāt to jaunāko, ja vecāko bērnu, savukārt vecākais var jaunāko pieskatīt, tad noteikti dariet. Un šodien 2:02 augšā 3. stāvu zālē ir vecāku sapulce, un lūdzu tur jūs ierasties, jo jāizpild ir līgumi un pieteikšanās anketas. Un lūgums arī tie, kuri durvis slēdz, neaizslēgt tur draudzes namu durvis, lai vecāki tie, kur nāks ne no draudzes, bet no ārpus cilvēku, lai viņi var tikt iekšā. Pieskatiet, lai tur būtu vaļā. Vēl ir lūgums, noteikti lūdziet arī Dievu par mani, lai var savest kārtībā visas lietas un līdz galam saistībā ar vasaras bībeles skolu. Un arī par komandu. Paldies Dievam par atsaucību, ka ir gan skolotāji, gan dežuranti, gan visādi citādi palīgi. Pateicība arī jums par atsaucību. Un vēl kāda lieta ir saistībā ar 7. jūniju. Tā ir nākošā svētdiena. Aicinājums palikt brāļus, puišus, vīrus, lai varētu sakārtot telpas jau 8. jūnija vasaras bībeles skolai, jo pirmdien, kad atnāksim, vairs nebūs laika kārtot. Tā kā variet lūgums jau ieplānot to dienu pēc dievkalpojuma, ka varam palikt šeit un gan noformēt telpas, gan solus savietot citādāk. Paldies jums! Paldies, Modrītei! Jā, vasarā nākot skatos arī svētdienas skolas bērnu skaits sāk sarukt. Es nezinu, tas ir labi vai slikti, bet aizlūgsim Dievu šajā rītā, lai Dievs jūs svēt arī svētdienas skolā. Dārgais Jēzus, paldies par to, ka mēs varam šeit nākt kā ģimenes uz draudzi un kad mums ir svētdienas skola, kurā bērni var iet un dzirdēt tavu vārdu viņiem saprotamākā veidā. Es lūdzos Dievs, lai tu svētī viņas sirsnīs, lai viņas atdzirdētu šo vēstu par tevīm. Un tāpatās es kopā arī svētdienas skolotājiem dod viņiem īstos vārdus, kurus sacīt, un arī par bībeles skolu, kas stāv priekšā, lūdzamies Dievs, lai tie bērni, kas būs šajā nometnē šās 5-6 dienas, Dievs, tad lūdzos, lai arī viņi varētu sadzirdēt vēstu par tevīm, uzticēt savus dzīves tev jau jaunā jaunībā, Jēzus. Vēlamies lūgties arī par dievkalpojumu šeit, lai tu svētī arī savu vārdu pie mūsu sirdīm. To lūdzos, Jēzus, tavā vārdā. Amen. Šajā rītā es vēlos runāt par divām tēmām, ja par divām lietām, proti dzīvi bez Jēzus un par dzīvi ar Jēzu. Tās ir patiesībā tie divi vienīgie veidi, kā mēs varam dzīvot savas dzīves. Varbūt viens ir tas pareizais veids, bet ļoti bieži vien tā, ka mēs ļoti bieži vien un pasaulē cilvēki dzīvo daudzos dažādos veidos, un ja mēs viņus novākam līdz diviem, tad tas ir dzīve bez Dievu vai dzīve ar Dievu.
Un vispirms es vēlos pavadīt laiku runājot par kādiem, jeb apskatoties uz kādiem bībeles tēliem, jeb bībelē aprakstītiem cilvēkiem, kuri dzīvoja, jeb izvēlējās dzīvot šo dzīvi bez Dieva. Un pirmais no tiem ir stāsts par Jūdu, jeb Jūdas. Mēs ļoti labi zinām viņu. Viņš bija viens no Jēzus 12 mācekļiem. Viņš bija klāt pie visiem Jēzus brīnumiem, kurus Jēzus darīja. Viņš dzirdēja Jēzus brīnišķīgo mācību par debesu valstību. Viņš bija klāt pilnīgi visur, kur bija Jēzus. Interesanti, ka Jāņa evaņģēlijā 21. nodaļā un 25. pantā Jānis raksta tā, bet ir vēl daudz citu lietu, ko Jēzus ir darījis. Un ja visas tās pēc kārtas aprakstītu, tad man šķiet visa pasaule nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas. Patiesībā tas, ko Jānis pasaka, ka mēs esam saņēmuši 4 evaņģēlijas. Un šajos 4 evaņģēlijos ir tikai niecīga daļa no tā, ko patiesībā Jēzus savā kalpošanas laikā uz zemi ir darījis. Protams, tie bija vairāk kā 3 gadi, un skaidrs, ka Jāņa evaņģēlijos mums ir atstāta varbūt tās kādi pārdesmit notikumi, vairākas mācības, bet Jānis saka, ka ir daudz vairāk, ko viņš ir darījis, un pasaule nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas. Visu to Jūdas redzēja, ko mēs neredzam šodien. Mums pietiek ar 4 evaņģēlijiem. Mēs esam nākuši pie ticības ar viņiem. Visa pasaule, miljoniem cilvēku, kas ir lasījuši un uzticējuši savus dzīves Jēzum, pateicoties evaņģēlijiem. Bet Jūdas redzēja visu to, par ko mēs varbūt nezinām. Par visiem tiem notikumiem, kas nav aprakstīti. Par varbūt tiem vārdiem. Viņam bija iespēja uzdot šos jautājumus Jēzum par klausies, bet es nesapratu to lietu, kā tur ir. Vai viņš redzēja varbūt tās kādu brīnumu, viņam likās, wow, tas bija tik brīnišķīgi. Viņam bija šī iespēja būt klāt un visu to redzēt. Un tomēr mēs zinām, kāds bija viņa iznākums. Tajā brīdī, kad viņam bija jāpieņem varbūt tās viens no dzīves svarīgākiem šiem lēmumiem, tad viņš izvēlējās Jēzu nodot. Un mēs zinām, nododot Jēzu, viņš pēc tam nožēloja to, bija par vēlu, kas bija izdarīts, tas bija izdarīts, un viņš aizgāja un pakārās. Tāds bija viņa gala iznākums. Un es gribu pastāstīt par kādu traktātu, kādu brošūru, Tavs dzīves stāsts. Tā ir brošūra, ko es atceros kopš savas bērnības, un tas ir viens no maniem mīļākiem. Bet šeit ir kāds stāsts. Šeit ir kāds stāsts par kādu vīru, kurš dzīvo dzīvi. Viņam liekas, ka viņam viss ir kārtībā, viņam ir laba dzīve, un viņam liekas, ka viņam Dievs nav vajadzīgs. Un tad viņi piemeklē nāvu, viņš nomirst. Viņš tiek apglabāts, un tad, esot kapā, viņš sadzird balsi: celies! Viņš izbrīnījās par to, ka viņam ir jāceļās. Eņģelis viņu sagaida, viņš saka, ejam, viņš ved viņu tā kā pie Dieva, un viņš prasa, kur mēs ejam, viņš saka, tev būs tiesa. Un tad viņš sēž un nonāk Dieva tiesas priekšā. Un tad, vismaz šajā traktātā, šajā brošūrā ir attēlot, kad Dievs saka, pārbaudīsim viņu dzīvi. Un tad tā kā lielā ekrānā viņš iet cauri šī cilvēka dzīvē. Es nezinu, tas ir tā kā kinoteātri šodien ar 3D brillēm. Es nezinu, vai tā bija un vai tā būs, to es nezinu, bet ilustrācijas pēc. Un šeit ir viņš piedzimst, un šeit ir kādas lietas, kuras viņš savā dzīvē darījis, proti visādi neķītri joki, pa kuriem viņš ir smējies, te viņš ir iekārojis kādu sievieti, ir kādu grēku, kurus viņš ir darījis, zādzība, mēli, bijis nepaklausīgs vecākiem, apmelotājs, lepns, nežēlīgs, tēnkotājs, dievu ienaidnieks, netikls, skaudīgs, neslavs cēlājs, krāpšana. Un kad viņš iet cauri visām šīm lietām, viņš saka, kāpēc man neviens par to nebrīdināja? Un tālāk tur tiek teikts, hei, viņš saka, reku, es esmu baznīcā, es taču stēžu baznīcā. Un mācītājs saka, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš deva savu dēlu. Bet viņš saka, paskaties, uz ko tu domāji tajā brīdī. Interesanti, kas uzvarēs futbola spēlē? Tajā brīdī viņš par to domāja. Mācītājs saka, ja tu ar savu mutu apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, tad tu tiks izglābts. Man tas neinteresē, tas tikai pulkstens. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš. Neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Nieki, man nav vajadzīgs Kristus. Ar mani viss ir kārtībā, es pats noteikšu savu ceļu. Tad viņš saprot, ar mani ir cauri, kāds es esmu bijis muļķis, kāpēc man neviens par to nebrīdināja. Un tad Dievs saka, atveriet dzīvības grāmatu. Un eņģelis atver dzīvības grāmatu, un viņš saka, viņa vārds šeit nav ierakstīts. Un Dievs viņam saka, prom no manis un iemetiet viņu mūžīgajā, iemetiet viņu uguns jūrā. Un eņģelis paņēma un iemet viņu uguns jūrā, no kurienes viņš ārā vairs nekad netiks. Tur viņam būs jāizcieš šīs mokas.
Varbūt tas, ka šajā rītā tu sēdi, un varbūt tas tev ir līdzīgi. Tu varbūt dievkalpojuma laikā domā par kādām lietām, kas notiek mājās. Tu varbūt domā par to, ko tu darīsi vēlāk. Tu varbūt tiešām domā par to, par kādām sporta spēlēm, kas notiks vēlāk, vai varbūt šajā brīdī notiek. Vai vienalga, kas ir tas, par ko tu domā. Bet varbūt ir kādas lietas, kuras tev ir svarīgākas par Dievu. Un redziet, svarīgi saprast to, ka tad, kad dzīvojot šo zemes dzīvi, ja mēs viņu atstāsim, neuzticēdam savas dzīves Jēzum Kristum, neizdarot šo lēmumu, sekot viņam, tad tieši tāpat kā šajā mazajā brošūrā, Jēzum, Dievam, nekas cits neatliks mūs kā iemest mūžīgā uguns jūrā, kad mēs nonāksim, teiksim, pēc dzīves Dievu priekšā, jo mēs nebūšam izdarījuši šo lēmumu, sekot Jēzum Kristum. Kā jūs ziniet, varbūt kādu neziniet, bet vakar notika kāds traģisks atgadījums Igaunijā, kurā rallija laikā mašīna noslidēja no trases un nogalināja 3 skatītājus, kas bija. Tie skatītāji, kur bija atnākuši skatīties ralliju, viņiem nebija ne mazākās nojausmas, kad viņiem šādi beigsies. Viņi domāja, es atnākšu paskatīšos šo spēli, un varbūt tā svētdien mani tur ir sarunāts kāds tusiņš ar draugiem vai vēl nezinu kas. Varbūt tas ir kādas lietas, kurš viņš bija ieplānojis. Varbūt tas viņam bija ieplānots brauciens atpūsties ar ģimeni pirmdienā. Bet viņš nezināja to, ka viņam šī sestdiena beigsies traģiski. Viņš nezināja to, ka viņš jau stāsies Dievu priekšā. Un šie 3 cilvēki, kur domāja, ka viņa dzīve turpināsies, viņa dzīve beidzās. Un tad jau jautājums ir ļoti viegls. Vai viņi uzticēja savas dzīves Jēzum dzīves laikā vai nē? Es vēl vienu stāstu pastāstīšu no Bībeles, kur arī par bagāto jaunekli. Es lasīšu no Mateja evaņģēlija 19. nodaļas, no 16. līdz 26. pantam. Un redz, viens piegāja pie Jēzus un sacīja, mācītāji, ko laba man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgo dzīvību? Un viņš tam sacīja, ko tu man jautā par to, kas labs? Tik viens ir labais. Bet ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad tur ir baušus. Tas viņam saka, kurus? Un ja es sacīju, te nebūs zakt, te nebūs dot nepaties liecību, godā savu tēvu un māti, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu. Jauneklis viņam saka, bet to visu es esmu turējis. Kā man vēl trūkst? Ja es tam sacīju, ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem, tad tev būs manta debesīs. Un tad nāc un staigā man pakaļ. Bet, kad jauneklis dzirdēja šos vārdus, viņš aizgāja noskums, jo tam bija daudz mantas. Bet Jēzus sacīs saviem mācekļiem, patiesi es jums saku, bagātais grūti ieies debesu valstībā. Un atkal es jums saku, vieglāk kamielim ir iziet caur radāts aci, nekā bagātām ieiet Dieva valstībā. Bet viņa mācekļi to dzirdētām ļoti izbijās un sacīja, kas tad var tikt pestīts? Un Jēzus tos uzlūkojumiem sacīja, cilvēkam tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas ir iespējams. Mēs redzam šajā stāstā kādu jaunekli, kurš nāk pie Jēzus un jautā, ko viņam darīt, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Un Jēzus viņam liek ievērot baušus, kurus, kā izrādās, viņš jau ir centies darīt un ievērot. Redziet, Jēzus iepratīja visiem citiem mācītājiem un augstiem rakstu mācītājiem un farizējiem un tā tālāk. Viņš ir sižu pazinējis un viņš izaicina šo jaunekli. Viņš saka, pārdod visu, kas tev ir, izdal to nabagiem un tad nāc un seko man līdzi. Kā izrādās, šim jauneklim bija kādas lietas, jeb kāda lieta, kas viņam bija svarīgāk par mūžīgo dzīvību un sekošanu Jēzum. Šī gadījumā tā bija mantas kāra. Naudas kāra šī gadījumā. Bet tās lietas, kas var būt svarīgākas cilvēkiem par Dievu, var būt visdažādākās. Tā var būt, kā jau es esmu iepriekš teicis, tā var būt slava, tā var būt bauda, tā var būt atzinība, tas pat var būt darbs, tas var būt hobijs un tam līdzīgas lietas, kas var mums traucēt. Un mācekļi viņam jautā, bet kungs, kas var tikt pestīts? Ja jau ir tik grūti, tad kas var tikt pestīts? Un interesanti, ja Jēzus saka, jums cilvēkiem tas nav iespējams. Cilvēkam tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējams. Kas norāda vienīgi uz to, kad mēs varam censties savas dzīves dzīvot un domāt, ka tas labais, ko savā dzīvē izdarīšu, būs pietiekoši, bet ja es pasaku, nē, glābšana, tā nav jums iespējama, tā ir tikai Dievam iespējama. Varbūt tas, ka kāds no mums ir kā šis bagātais jauneklis šajā rītā, kad tu it kā būtu gatavs sekot Jēzum. Tu it kā būtu gatavs kļūt par Jēzus Kristus patiesu mācekli, bet varbūt tas ir viena lieta, vai varbūt vairākas lietas tavā dzīvē, kur dēļ tu neesi gatavs sekot Jēzum Kristum.
kur tās lietas ir svarīgākas par sekošanu Jēzum Kristum, un tu nevēlies no viņām atteikties. Un tad jautājums, vai šo vienu, vai šo vairāk lietu dēļ es izvēlos šo dzīvi dzīvot sev un savām kārībām, lai pēc tam mūžīgi pavadītu ellē? Un šajā sakarā es gribu apskatīties uz vēl vienu rakstu vietu no Lūkas evaņģēlija par to, kāds tad varēja būt šī bagātnieka iespējamais mūža iznākums. Jo viņš izvēlējās nesakot, viņš aizgāja noskums, viņš nepārdeva savus īpašumus, viņš aizgāja noskums. Viņš nesako Jēzum. Lūkas evaņģēlija kāds cits stāsts. Šis ir cits jauneklis, cits vīrs, šī līdzīga, ko stāsts Jēzus. 16. nodaļa, 19. līdz 31. pantam. Bija kāds bagāts vīrs, tas ģērbās purpurā un smalkā audeklā un dzīvoja ikdienas kārumā un līgsmībā. Bet viņa dura priekšā gulēja kāds nabags vārdā Lācars. Tas bija apklāts ar vātīm un priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda. Un suņi nāca un laizīja viņa vātis, bet gadījās, ka nabagais nomira un eņģeļi viņa aiznesa Ābrahāma klēpī. Arī bagātnieks nomira un tika apglabāts. Un no elles, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savas acis un ieraudzīja Ābrahāmu no tālienes un šo Lācaru viņa klēpī. Tad viņš staud stiprā balsī: Ābrahām, tēvu, apžēlojas par mani un sūta Lācaru, lai tas iemēdz pirksta gala ūdenī un dzēsē manu mēli, jo es ciešu mokas šai liesmā. Mēs redzam, ka šī stāstā šī jaunekļa gals bija mūžības pavadīšana ellē, tāpēc, ka pirms Dieva viņam bija kādas lietas, šī gadījumā atkal tā bija nauda, kāri, pēc bagātības, kas neļāva viņam uzticēt savu dzīvi Jēzum Kristum. Un viņš ir nonācis ellē. Bet Ābrahāms viņam tagad atbild. Mēs redzam, ka šis bagātais vīrs ir tādās mokās, ka viņš ir gatavs, ka šis bombzīts, kas bija pie viņa durvīm un kura vātis laizīja suņi, ir iemēts savu pirkstu un dzēsē viņa mēli. Tādās mokās ir šis bagātnieks, ka viņš ir gatavs, ka šis nabagais cilvēks ar savu pirkstu dzēsē šī bagātnieka mēli. Bet mēs redzam, ka Ābrahāms saka, viņš saka: piemin dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis dzīves būdams. Tu pretim Lācars ļaunu. Citiem vārdiem sakot, tu esi dzīvojis savu dzīvi, tev ir bijis labi. Tev nekādas problēmas nebija. Tev Dievs nebija vajadzīgs. Tu pretim šis vīrs, viņam bija daudz ļaunu, viņš bija dabūjis. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev ir jācieš mokas. Un starp citu, starp mums un jums atrodas liels bezdibenis, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu, tāpat arī no jums pie mums. Un tad šis bagātnieks saka: tad es tev lūdzu, tēvs, sūti šo Lācaru uz mana tēva namu, jo man ir 5 brāļi, lai viņš brīdina mans brāļus, ka arī tie nenonāk šī moku vietā. Mēs redzam, ka šis bagātnieks saprastams, ka viņš ārā no šīs vietas vairs netiks, viņš fokusējās uz savu ģimeni. Viņš tagad sāk domāt par savu ģimeni. Viņš saka: man ir 5 brāļi. Viņš saka: sūti, lai viņi iet pie maniem brāļiem un brīdina par šo vietu. Mans jautājums ir, vai tu pazīsti kādu cilvēku, kurš ir nomiris? Un es zinu, ka mēs nevaram spriest pilnībā, mēs nevaram spriest. Es tikai gribu, lai mēs varbūt, lai mums to vieglāk būtu saprast, varbūt mums ir vajadzīgs kāds personisks piemērs no savas dzīves. Iedomājieties kādu cilvēku, kurš tagad ir nomiris, un cilvēks, kur jūs pazīstiet, un kurš, cik vismaz jūs ziniet, viņš nav dzīvojis Dievam patīkam dzīvi, un cik jūs ziniet, viņš nav uzticējis savu dzīvi Jēzum Kristum, un visticamāk, ja Dievs nav darījis brīnumu viņa dzīvē kaut kur pēdējā mūža gados, tad visticamāk viņš ir ellē. Un iedomājieties šo cilvēku, kurš jūs pazīst, varbūt tas ir jums ļoti tuvs cilvēks, vai viņš šī brīdī varbūt tās, ja viņam būtu šī iespēja dzirdēt šī rīta dievkalpojumu un zinādams, ka jūs esat šeit, viņš varbūt tās no elles ugunīm bļaud, viņš teikt: Jāni, Pēter, vienalga, kā tev saka, viņš saka: klausies tie dzīvības vārdi, ja tu nenožēlos savus grēkus, ja tu neatgriezīsies, tad tu nonāksi turpat, kur es esmu. Tu nonāksi šī pašā moku vietā, kur es tagad esmu. Un iedomājieties šo cilvēku, kurš varbūt tas jums ir tuvs un viņš vēlās. Mēs redzam, Ābrahāms saka viņam: tiem ir Mūzes un pravieši. Citiem vārdiem sakot, viņiem ir Bībele. Lai viņi lasa Bībeli. Bet tas sacīja: nē. Ja kāds no mirušajiem iet, tad tie atgrieztos. Bet Ābrahāms saka, ja viņi neklausīs Bībeles vārdiem, tad neticēs arī tad, ja kāds no mirušajiem nāks. Tas, ko šis bagātnieks, tas, ko mēs no šīs stāsta saprotam, kad patiesības vārdi un vēsts par Jēzus Kristu un to, kā mēs varam nonākt debesīs, ir šajās lapas pusēs, Bībelē. Jautājums ir, vai mēs
kā šis bagātnieks, Ābrahams saka, viņš šo dzīvi dzīvojis labi, kārībās, tev ir bijis labi. Tu nekad neesi aizdomājies par Dievu. Tev nebija Dievs vajadzīgs. Tu esi dzīvojis šo mazo laiku posmu kārībās, bet tagad tev ir jāceļ šmoks. Un es gribu kādu ilustrāciju parādīt ar... Šeit ir vīra, viņai nav sākuma. Iedomājieties, ka šī ir mūsu mūža līnija, mūža ilgums, dzīves līnija. Un šī sarkanā līnija apzīmē šo laiku, kamēr mēs pavadām uz zemes. Un šis pārējais ir mūžība, kur mēs pavadīsim vai no debesīs vai ellē. Un tas mans jautājums ir, vai mēs vēlamies dzīvot savus dzīves? Saprotiet, mēs piedzimstam, mēs sākam iet skolās, mēs izveidojam savas ģimenes, mēs dzīvojam, mēs nonākam kaut kur jau pusē, un mēs sākam pelnīt naudu, un mēs teikam, tagad es izbaudīšu savu dzīvi, tagad es iešu pakaļ saviem mērķiem, es sasniegšu to, ko es gribu. Un šo mazo laika posmu mēs dzīvojam bez Dieva, lai visu šo pārējo mūžību pavadītu ellē. Vai tas ir tā vērts? Kāds varbūt teiks, bet zini, savā ziņā arī tas ir stulbi dzīvot savu dzīvi, it kā kaut kādam Dievam par godu, kur tu nekad neesi redzējis, tu tikai pliki tici, tu varbūt tās savā dzīvē atteicies no kādām lietām. Jā, protams, sakot Dievam nozīmē atteikties no kādām lietām. Ļoti bieži vien no lietām, kas mums ļoti bieži vien patīk. Un tu atsakies savu dzīvi, un visu šito posmu tu dzīvo tagad tāds muļķis. Un te pašā laikā es varētu teikt tā, hei, pagād. Man liekas, ka tu esi muļķis, jo tu dzīvo visu šo posmu kārībām, lai pēc tam visu šo posmu, kurš nekad nebeidzās, pavadīt ēlas ugunīs. Vai tas ir tā vērts? Tas ir tas, kā ļoti bieži vien cilvēki dara un kā cilvēki bieži vien dzīvo. Bet tagad es vēlos apskatīties uz kādu pozitīvāku piemēru. Uz kādu cilvēku, kurš izvēlēs sekot Jēzum Kristum. Par apostolu Pāvilu, jeb Saulu, pirms tam viņam bija vārds Sauls, bet apstīsimies apostoļu Pāvilu. Kāds bija apostols Pāvils? Pirms viņš kļuva par kristieti. Mēs redzam, ka 7. nodaļa apostoļu darbos ir kāds kristietis vārdā Stefans, kurš tiek nomētāts ar akmeņiem, un šim vīram Saulam tas ir ļoti patīkam. Apostoļu darba 8. nodaļā, nākošajā nodaļā mēs redzam, tur ir rakstīts tā 1. pantā, bet Saulam šī Stefana nāve bija ļoti paprātam. Un tanī dienā izcēlās liels vajāšanas, kas vērsās pret draudzi Jeruzālēmē, ja pret kristiešiem. Un visi izklīd pa Jūdejas un Samarijas novadiem, izņemot apostuļus. Tad mēs redzam, ka šis Sauls sāk vajāt. 9. nodaļa, nākšana nodaļa, 1. 2 panti, bet Sauls vēl draudus un nāvi šņāgdams pret tā kunga mācekļiem, jeb kristiešiem, gāja pie augstā priestera un lūdz no tā vēstules sinagogām Damaskā, lai atradz kādus kristiešus, vīrs vai sievas, to saistītus vēstu uz Jeruzālemi. Mēs redzam, ka Sauls, tur tiek cilvēks nomētāts ar akmeņiem. Viņš par to ir priecīgs. Viņš pēc tam sāk vajāt visus kristiešus pa Jeruzālemi. Viņš pēc tam skrien pat uz citu pilsētu, iet pie augstā priestera, paņem atļauju un dodās uz citu pilsētu, lai arestētu kristiešu. Vīrs vai sievas tos vēstu uz Jeruzālemi un tiesātu, likt cietumos un vēl nezinu kādas lietas darīt. Mēs redzam, Sauls bija ļauns, viņš bija slepkava, viņš bija labānīdējs, viņš bija dievienaidnieks, viņš neticēja Jēzum, viņam tas nebija vajadzīgs. Bet mēs redzam, ka ceļā uz Damasku, kad viņš dodās uz Damasku, Jēzus viņu uzrunā. Viņš saka, Saul, kāpēc tu mani vajā? Un tad viņš prasa, kas tu esi? Viņš saka, es esmu Jēzus, ko tu vajā? Un Sauls viņš ir nokrits pie zemes, viņš ir zaudējis redzi tajā brīdī, viņš aiziet uz Damasku un tur viņš tiek dziedināts un viņš izvēlās uzticēt savu dzīvi Jēzum Kristum un viņš kļūst par Jēzus Kristus sekotāju. Mēs redzam, ka Sauls atstāja visu, pēc kā viņš līdz šim bija skrējis, pēc kā viņš bija dzinies. Filipiešiem 3. nodaļā, 6. pantā, Pāvils pats par sevīm saka, viņš saka, savā dedzībā es biju draudzes vajātājs. Savā dedzībā es biju kristiešu vajātājs. Tāds es biju. Viņš saka, tāda bija mana dzīve, pirms es nācu pie Kristus. Es biju draudzes vajātājs. Bet ko mēs par Saulu zinām un ko mēs varam izlasīt vēlāk? Romiešiem Pāvils pats saka, 9. nodaļā, 3. pantā. Viņš saka, es vēlos būt nolādēts, atstumts no Kristus par labu saviem brāļiem, kas pēc mietas ir mana brāļa izrēlēši. Viņš saka, es gribu būt, es labāk
Pirms tam atcerieties, viņš bija kristiešu vajātājs, viņš galvenā nost cilvēks, bet tagad viņš saka, es gribu būt nolādēts, es gribu būt atstumts no Kristus, ja tā rezultātā izrēlieši varētu nākt pie ticības. Viņš ir pilnībā mainījies, viņš ir pavisam savādāk pēc tā, kad viņš sastapās ar Jēzu. 2. vēstule Korintiešiem 5:17 ir rakstīts, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, viss ir tapis jauns. Tad, kad viņš nāca pie Jēzus Kristus, viņš kļuva par jaunu cilvēku. Visa viņa vecā dzīve, kas bija bijis, tas ir beidzies. Viss ir tapis jauns, kā Bībelē ir rakstīts. Sauls bija kļuvis par jaunu cilvēku. Sauls bija iegūs jaunu identitāti. Sauls bija iegūs mūžīgo dzīvību. Un Filipiešiem atkal 3. nodaļā 13-14 Pāvils raksts, viņš saka, brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu tos atvērs, bet vienu gan. Aizmirstams to, kas aiz manis. Viņš saka, aizmirstams to visu veco, kas bija aiz manis. Aizmirstams to, ka es esmu skrējis un vajājis kristiešu. Aizmirstams to, ka es esmu galinājis kristiešu. Aizmirstams visu to ļaunumu. Aizmirstams visu to slikto dzīvi, kādas esmu dzīvojis. Viņš saka, aizmirstams to, kas ir aiz manis. Stiepdamies pēc tā, kas ir priekšā. Es dzenos pretī mērķim, goda balvai, Dieva, debesu, aicinājumu Kristu Jēzu. Viņa dzīve pilnībā mainījās pa 180 grādiem, kad viņš sastapās ar Jēzu. Viņš saka, tagad es eju tur tā. Tas ir tas mērķis, ko es eju. Debesu aicinājums, Dieva debesu aicinājums Kristu Jēzu. Savu dzīve mainījās. Ja pirms tam viņš skrēja pēc tā, pēc kā kāroja viņa iegribas, tad tagad viņš skrēja pēc tā, kā pēc iespējas vairāk cilvēkiem pastāstīt par Jēzu Kristu, lai cilvēki nenonāk tajā moga bedrē, par kur mēs iepriekš runājam par Elli. Un tad ir jautājums, bet vai dzīvot kristīgu dzīvi, vai dzīvojot dzīvi Jēzum par godu, viņi būs vieglāk dzīvi? Absolūti nē. Absolūti nē. Patiesībā viņi varbūt kaut kādā ziņā kļūst grūtāk. Pāvils, man ļoti patīk, kā Pāvils raksta par savu dzīvi. Viņš saka, 2. vēstule Korintiešiem 11. nodaļa no 23. līdz 28. pantam. Viņš saka, tie ir Kristus kalpi. Viņš saka, es runāju neprātā, es vēl vairāk, daudz vairāk darbā, daudz vairāk cietumos, bez mēra sitienus ciesdams, bieži nāvs briesmās. No jūdiem es esmu dabūjis 5 reizes 39 sitienus. 3 reizes dabūju rīkses, 1 reizi man mētāja ar akmeņiem, 3 reizes bija ūdens briesmās, visu dienu un nakti bija jūras viļņu varā, bieži bija ceļojumos, ūdens briesmās upēs, laupītāju briesmās savu ļaužu vidū, briesmās pagānu vidū, briesmās pilsētā, briesmās tuksnesī, briesmās uz jūras, briesmās vilts brāļu starpā, darbā un pūlēs, daudzās bezmiega naktīs, izsalkumā un slāpēs, daudzreiz badā, salā un kailumā. Bez tam vēl vispārējais ļaužu pieplūdums ikdienas un rūpes par visām draudzēm. Varbūt tas jūtas jautājums, kā viņš to spēja panest? Un kāpēc viņš bija gatavs šo visu pamest? Liekas, ar akmeņiem viņš tik nomētāts, jūras briesmās vairākas reizes, dzīvība apdraudēt, pēriens dabūjis daudz reižu. Liekas, kāpēc viņš to visu panes? Kāpēc? Tāpēc, ka viņš zināja, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā, 2. pantā. Jēzus saka, mana tēva namā ir daudz mājokļu, un ja tas tā nebūtu, vai es jums būtu teicis, es noeju jums vietu sataisīt, un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Tas, ko Pāvils redzēja, viņš teica, man ir vienalga, ko es piedzīvošu šajā dzīvē. Man ir vienalga, ka man būs 5 reizes jācieš sitiem. Man ir vienalga, ka es iešu cauri jūras briesmām, tāpēc, ka es zinu, pēc kā es tiecos. Es zinu, ka Jēzus ir augšā debesīs, viņš man ir sataisījis mājokli, un tas ir tas, pēc kā es tiecos. Jā, varbūt tas man gribētos dzīvot daudz mierīgāk dzīvi un neciest tik daudz Jēzus dēļ, bet debesu aicinājumu dēļ es esmu gatavs to darīt. Un lai pēc iespējas vairāk cilvēku par to uzzinātu. Un tad ir jautājums, kur esmu es? Kur es atrodos? Kurš no šiem dzirdētajiem variantiem ir manējais? Vai es esmu kā šis jūda, kurš it kā es esmu nācis uz baznīcu, varbūt es esmu baznīcas draudzes loceklis, varbūt es esmu ziedojis no savam finansēm Dievam, varbūt es esmu piedalījies visādās nometnītēs, palīdzējis un vēl nezinu ko. Bet tu nekad īsti arī neesi izšķīries sekot Jēzum Kristum.
Vai tad, kad tev pienāca šis dzīves svarīgākais lēmums, tu kriti? Vai kā šis bagātnieks, kad viņš tika aicināts izvēlēties starp divām lietām, starp baudu, starp šo zemes dzīvi un sekošanu Jēzum Kristum, viņš teica, es gribētu, bet ir kādas lietas, kuras ir svarīgākas. Vai arī mēs esam kā šis Sauls, ja apostols Pāvils, viņš pēc tam tika nosaukts par apostolu Pāvilu, kurš lai arī dzīvoja dzīvi sev par godu, savai varbūt baulē par godu un tām lietām, kas viņam patika, tad tomēr, kad viņš sastapās ar Jēzu Kristu, viņš izvēlējās sekot Jēzum Kristum. Viņa dzīve tika mainīta pilnībā par 180 grādiem. Un ziniet, mūsu dzīves bieži vien izskatās, es jums parādīšu kādu ilustrāciju. Mūsu dzīves bieži vien izskatās šādi. Sataisīšu. Mēs sakam, es mīlu Dievu. Bet mēs arī sakam, es mīlu grēku. Mēs varbūt sakam, Dievs, es tev mīlu. Bet tā pašā laikā man patīk aprunāt. Mēs varbūt sakam, kā es gribu šodien lasīt Bībeli. Pliks meitenes internetā. Man patīk lūgt Dievu. Es ļoti gribu lūgt Dievu. Bet manā dzīvē laulības pārkāpšana. Brāli, es tev mīlu. Kā es viņu ienīstu. Un mēs dzīvojam šīs dzīves šādā veidā. Mēs ejam uz priekšu, uz apakaļ, uz priekšu, uz apakaļ, uz vienu pusi, uz otru pusi. Un mēs nekad neizšķiramies savās dzīvēs, kur mēs būsim. Elija saka, viņš saka, tad izvēlēties, kam jūs kalposiet, Dievam vai alkiem. Viltus dieviem vai īstiem Dievam. Mums ir jāizdara izvēle. Mēs nevaram stāvēt uz divām laivām. Un ļoti bieži vien mūsu dzīves tā mums liekas, viens grēks jau neko nemainīs. Viens grēks manā dzīvē jau daudz neko nemainīs. Un varbūt vēl viens grēks, tas neko daudz nemainīs. Bet tas daudz ko maina. Un mēs dzīvojam tādas dzīves. Tādas dzīves mēs dzīvojam. Tas ir tas, kā mēs ļoti bieži vien dzīvojam savas dzīves. Mēs neizdaram lēmumu sekot Jēzum Kristu. Mēs dzīvojam it kā grēkā. Bet tad, kad mēs nonākam šajā situācijā, ka mums ir jāizšķirās, viss pietiek, man ir jāizdara šis lēmums sekot Jēzum Kristum, vai tomēr es palikšu grēka vergs. Bet mēs tādas dzīves nevaram dzīvot. Mums ir jāizdara šī izvēle. Un es aicinu, ka mēs negaidām ilgi. Mēs nevaram teikt, zini ko? Es biju šo pagaidīšu, es nezinu, tomēr man vēl dzīvē kaut kādas lietas, kuras es gribu sasniegt. Atcerieties tos 3 cilvēkus, kur gāja bojā autorālijā. Arī viņiem bija kādas lietas, kuras viņi varbūt tas domāja, zini ko? Tad, kad es būšu uz nāves gultas un gaņā man būs nedēļa iepriekš laika, kad es zināšu, ka man nedēļa palikusi, tad es varbūt tās pievērsīšos ticībai un tām lietām. Viņiem šī iespēja netika dot. Un tā izvēle, kas mums ir jāizdara šajā rītā, varbūt ne katram, bet kādiem ir. Vai es dzīvošu savu dzīvi bez Dievu, vai es izvēlos savu dzīvi dzīvot ar Dievu. Un tas lēmums ir jāizdara individuāli katram ikvienam no mums. Lūksim Dievu. Tāpēc, Tēvs, paldies, ka Tu esi nomiris par mūsu grēkiem. Paldies, ka Tu esi augšām cēlies, lai dāvātu mums mūžīgo dzīvību. Un Dievs, Tu redzi, cik ļoti bieži vien mums ir grūti izšķirties, kādas dzīves mēs dzīvosim. Tu redzi, ka šīs pasaules kārības mūs tik ļoti pievelk, ka mēs citreiz nezinām, kādas izvēles izdarīt. Un ļoti bieži vien mēs dzīvojam dzīvi, kas Tev nebūtu nav patīkama. Mēs dzīvojam dzīvi, ka mēs Tev nepagodinām, un mēs dzīvojam ar kādiem grēkiem, kur Tev nepavisam nav patīkami, Jēzus. Un es lūdzos, ka mēs spētu izdarīt šīs izvēles, kas ir Tev pagodinošas ar savām dzīvēm. Un es aicinu, ka šajā rītā, kad mēs lūdzam Dievu, ka visu galvas ir noliekts lejā.
Acis ir aizvērts, neviens apkārt neskatās. Gals ir nolikts, acis ciet un apkārt neviens neskatās. Un es uzdošu kādu jautājumu. Ja tu šajā rītā sēdēji šeit un klausies un domā savā sirdī, es nezinu, kur es nonākšu. Es nezinu, kas ar mani notiks, kad es nomiršu. Ja man šodien būtu jāatstāj šī pasaule, es šaubos, vai es iegūtu mūžīgo dzīvību. Ja tu esi, ja tas esi tu, un tu gribi uzzināt, kā iegūt mūžīgo dzīvību, ja tu gribi iegūt šo mūžīgo dzīvību, tad pacel savu roku uz 2 sekundēm. Lai es to redzu. Pacel savu roku. Lai es to vienkārši redzu. Lai mēs varam parunāt. Paldies par tiem, kas pacēlāt savu roku. Paldies. Paldies, Jēzus, par to, par šiem cilvēkiem, kur pacēla rokas. Dievs, es lūdzos, lai šīs šaubas vai šī nezināšana, kas ir viņu sirdīs, Dievs, lai tu spētu piepildīt to ar savu patiesību. Es lūdzos, Jēzus, lai tu pieskaries viņiem un dod viņiem savu žēlstību. Un arī par tiem, kur varbūt tās vēlējās pacelt, bet kāda iemesla dēļ nebija spējīgi to vēl darīt. Es lūdzos, Dievs, lai tu arī apžēlos par viņiem. Dod viņiem savu žēlstību, dod laiku viņiem, Dievs, kad viņi nāk pie šīs saprašanas, ka tu esi vienīgais ceļš uz debesīm. Es lūdzos, Jēzus, svētī mūs arī atlikušajā dievkalpojumā, lai mēs varētu tev pagodināt ar savām dzīvēm un sirdīm. Paldies tev, Jēzus, to lūdzamies tavā vārdā. Āmen. Tūlīt dziedāsim pēdējo dziesmu, kopdziesmu. Es tikai gribu atgādināt to, ka mums ir 3 cilvēki, kas dodās uz Ungāriju vasarā, lai mācītu angļu valodu ungāru runājušiem jauniešiem, pusauģiem. Tad caur Bībeli, protams, arī caur Bībeli. Tad tā iespēja mums iesaistīties tajā ir atkal Aizmugurē misijas fonda kastī, kurā mēs varam ziedot, lai atbalstītu viņus, lai viņi varētu tur doties un pilnvērtīgi veikt šo kalpošanu. Jo viņi tie mūsu 3 liecinieki, kurus mēs izsūtīsim ārā uz Eiropu, ja? Un runāja par liecināšanu, es domāju, ka mums visiem ir jābūt lieciniekiem. Un tas mans jautājums ir, cik bieži mēs liecinam. Un vai, ja katram jums, kurš, teiksim, liecinat,
vai tieši maz to dariet, ja jums teikt tā, ka pa katru reizi, kad tu kādam pastāst par Jēzu, tev iedod 100 eiro. Es domāju, ka drīz vien daži no cilvēkiem kļūt ātri bagāti. Un pat tie cilvēki, kur varbūt tās līdz šim muti īpaši nav atvēruši. Un izrādītos, ka viņi viena no veiksmīgākajām evaņģēlistiem mūsu draudzē. Bet ja tas ir tāpēc, ka par to tiks samaksāts, tad tur kaut kas nav kārtībā. Tam ir jābūt katram sirdī, ka tas ir tas, ko es esmu satvērs, tas ir tas, ko es gribu iet un stāstīt tālāk citiem par velti. Un tāpēc, kad es mīlu Jēzu Kristu, un tāpēc viena no iespējām ir atbalstīt, teiksim, mūsu tos 3 cilvēkus arī, kad viņi dosies šajā misijas braucienā, lai arī mēs varam būt daļa no tā, kad mēs izsūtam un būt daļa no tā. Un, protams, lūk par to. Šajā brīdī dziedāsim pēdējo kopdziesmu. Četrsimt dziesma no dziesmu grāmatām. 496. Cik laimīgs es esmu ar Jēzu, Viņš mani ir atpestījis, man atņēmis nemieru bailes, un mani ir apžēlojis. Cik laimīgs es esmu ar Jēzu, ir piedots man viss. Nav baiļu vairs man, jo Viņš mani ir atpestījis. Cik laimīgs es esmu ar Jēzu, pie krusta manis beidzās nakts. Tur rausa man gaisma un dzīve, kāps grēkam tur tika tad rakts. Cik laimīgs es esmu ar Jēzu, ir piedots man viss. Nav baiļu vairs man, jo Viņš mani ir atpestījis. Cik laimīgs es esmu ar Jēzu, kaut zinu daudz bēdu vēl būs. Viņš vadīs, Viņš pasargās mani, pie Viņa man asaras žūs. Cik laimīgs es esmu ar Jēzu, ir piedots man viss. Nav baiļu vairs man, jo Viņš mani ir atpestījis. Cik laimīgs es esmu ar Jēzu, ir piedots man viss. Nav grēku vairs man, jo Viņš mani ir atpestījis. Nav baiļu vairs man, jo Viņš mani ir atpestījis. Es aicinu, ka tas, ko es iepriekš teicu, ja kādam ir sirdī šī nepārliecība vai šī neziņa par to, kur tu būsi, nepaliec viens ar savu jautājumu. Sarunā laiku ar manīm vai ar Mārtiņu vai ar kādu cits, tev zināt cilvēku, kurš zina Bībeles patiesības un izrunājas par tām lietām. Mēs būtu gatavi, es zinu. Kaut vai rītdien nāciet un atrodiet un meklējiet šīs atbildes, nepalieciet vieni. Pielūksim Dievu. Dargais Jēzus, paldies par Tavu mīlestību, Tavu žēlstību, par to, ka Tavu pestīšanu, Jēzus, mēs varam iegūt ticībā uz Tevi. Un lūdzos, Jēzus, ka Tu mūs svētī, ka Tu mūs pasargā, ka dosimies mājup. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar ikvienu no jums no šodienas līdz mūžībai. Āmen.